Kas ir patiesība? Tad Pilāts atkal iegāja savā pilī, iesauca Jēzu iekšā un sacīja viņam: Vai tu esi Jūdu ķēniņš? Tava tauta un augstie priesteri man tevi ir nodevuši. Ko tu esi darījis? Jēzus atbildēja: Mana valstība nav no šīs pasaules. Tad Pilāts viņam sacīja: Tad tu tomēr esi ķēniņš? Jēzus atbildēja: Tu pareizi saki, es esmu ķēniņš. Tāpēc es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Pilāts viņam saka: Kas ir patiesība? Pilātam ir bijusi ļoti slikta diena. Pašā Paskās svētku vidū viņam jārisina samilzis politisks jautājums, konflikts, kas var novest pie tautas sacelšanās. Jēzus apsūdzētājiem nav nekādu argumentu, bet ir skaidrs, ka tie par jebkuru cenu nolēmuši viņu nodot nāvei. Un tā vietā, lai aizstāvētos, Jēzus prāto un diskutē. Nav pārsteigums, ka Pilāts vaicā, kas ir patiesība, un dodas prom atbildi nesagaidījis. Tas ir apkaunojums, ka viņš nesagaida Jēzus atbildi. Viņš atrodas aci pret aci ar patiesību, Dieva patiesību, Dievu, kas iemiesojies cilvēkā. Ja Pilāts būtu klausījies, viņš varbūt būtu sadzirdējis atbildi uz saviem viseksistenciālākajiem jautājumiem no viņa, kurš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Bet Pilāts palaiž šo izdevību garām. Viņu īsā saruna pārvēršas par vēl vienu soli tuvāk Jēzus krusta nāvei. Un tomēr šeit vēl aizvien ir cerība, gan man un tev, gan varbūt pat Pilātam, jo mirstot pie krusta, Jēzus līdzi paņem visus velna melus un tos iznīcina. Caur savu krusta nāvi viņš ļaunuma varu iznīcina uz visiem laikiem, un kad viņš augšām ceļas no mirušajiem, viņš dāvina dzīvību ikvienam, kurš grib viņam ticēt. Kungs, tu esi patiesība. Gādā, lai es vienmēr būtu kopā ar tevi. Āmen.